Sveicināti visiem, kas klausās. Mani sauc Elīna Geida, un šis ir raidījums, kas ir atdzimis un ir atkal dzims no jauna, būs vairākas epizodes, bet viņš dzimst tādā pilnīgi jaunā ampulā, jo es beidzot vairs neesmu viena pati kā jautātāja, beidzot man pievienojusies vēl kāda brīnišķīga būtne, Anastasija Laizāne, no Active Rainbow, aplausi, visi cilvēki. Šitā jādara. Mēs iemācījāmies šitā tagad ir. Viņi visu laiku man update'o par to, kā dara moderni cilvēki tagad visādi, ja? Bet šī epizode arī būs brīnišķīga epizode. Starp citu, šis podcasts raidījums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu un no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Atkal daram šo tajā. Ja jūs tie, kas neskatās video, mēs tā plikšķinām pirkstus kopā. Gan jau jūs zināt, gan jau jūs esat modernāki. Tas ir ASMR. Jā. Nevar dzirdēt pagāt. Un tā ASMR balss, ko jūs tikko dzirdējāt, tas ir Jurģis Kalniņš. Labdien! Safe Space dibinātājs un pilna laika aktīvists. Un arī dziedātājs un topošs politiķis un izbijis students. Aktieris, mākslinieks, komiķis. Visus pēc kārtas. Jā, visas skaistākās un brīnišķīgākās lietas ir šajā cilvēkā. Jā, pareizi, es arī esmu no laukiem, jā. Tu esi no laukiem? Jā, man liekas, mēs visi esam no laukiem. Jo mums pirmais jautājums ir, vai tu esi no laukiem? Sigulda kvalificējas kā lauki. Protams, jebkas, kas nav Rīga lauki. Tehniski, jā. Tik dziļiem laukiem kā Anastasija. Tā ir taisnība. No tik dziļiem laukiem Sveiciens Līvāniem. Bet mums tieši ir tāds tev viens no tādiem jautājumiem, kurus varbūt, kas ir baigi grūti, man liekas, bet pastāsti, kur tu tāds radies, Jordi, no kurienes tu esi, kā tu nokļuvi tur, kas tu esi arī? Kas es esmu, citējot vienu no izcilākajiem Latvijas valsts prezidentiem, kurš bija tikai vienu termiņu, Valdis Zatlers. Tad jau nebija tik izcils. Tā, es, man liekas, savu tā kā centību, to, kāpēc es daru lietas, kuras es daru, ieguvu vēl esot vidusskolā, Siguldas valsts ģimnāzijā. Es gribu teikt, man nebija draugi, bet īstenībā tagad atskatoties, es aizvakar gāju cauri savām bērnības bildēm. Man bija dīri daudz draugu, bet kaut kā ar tiem draugiem viņi nebija vislabākie draugi, līdz ar to es daudz laika pavadīju viens un ar grāmatām, un es vienkārši zubrijos un biju ļoti apņēmības pilns dzīvē kaut ko sasniegt. Man liekas, tas kaut kas ir aktīvisms. Un te es esmu. Tu esi tāds, šai epizodē nosaukums būs Latviešu varavīksnes gēns, kas ir Anastasijas brīnišķīgais izdomājums. Kas bija, man liekas, tajā laikā, kad mēs vēl tikai plānojām par to, ka vai daram lietas. Mēs arī runājām par to, ka ir jārunā latviski, un es izmantoju vārdu devai. Aiziet uz priekšu. Kādā valodā vēl mēs varētu runāt šeit? Nē, mums bija saruna pirms tam, kad mēs iesaistījāmies par to, ka ir jāizmanto mazāk citu valodu vārdi. Tu par lamāšanos. Ja mēs lamāsimies, tad tikai latviski. Ir dritvekociņi. Ditīt matos. Tu esi tāds latvietis, tāds Jurģis Kalniņš. Tāds, tu jūti sevī to patriotismu? Tāds. Jā, pavisam noteikti. Es varu teikt paldies mammai un tētim, kas mani stūmē uz deju pulciņiem, Visbulīte, vienkārši skaists kolektīvs. Visbulīte man apnika, es pārgāju uz Pūtāju orķestris man apnika, sāku dziedāt korī. Bet visu laiku kaut ko darīju, un vairākus gadus bija arī paralēli. Un tā kā uz izdegšanas robežas vai vienu vai otru tādā latvieša īstenu aktivitāti veicu. Un tad tā dziesma, man arī ģimenē dziedātāji, man brālis ir opera dziedātājs, tāpēc mēs arī uzaugām ar... Stilīgi. Viņš slavens? Es gribētu tā teikt, bet man liekas, ka nav. Jā? Kalvis Kalniņš, tā, kad iegooglēju Kalvis Kalniņš, ir daudz raksti par viņu, bet ir arī raksts par vienu bokseri Kalvi Kalniņu, kurš laikam ir slavenāks. Es nezinu nevienu bokseri Kalvi Kalniņu, tā kā īstenībā šis mums šeit slavenāk. Bet arī, man liekas, Latvijas tādos apmēros un kontekstā, kā mēs kvalificējam, kad tu esi atpazīstams vai slavens. Kas ir tas brīdis? Vai mēs spriežam pēc tā, ka tas varētu būt, es nezinu, kad tu nonāc kaut kādā dzeltenajā presē? Jā, kad Sejas LV raksta, Kalvis Kalniņš redzēts ar savu jauno sirdsāķīti, ieejam maņanā. Jā, tāds ir raksts bijis. Tad viņš ir slavens. Tad, jā, stabili. Mans tā kā slavenuma augstākais punkts bija 11. klasē, kad es uzvarēju Gudrs vēl gudrāks raidījumā. Jā.
Wow, Man liekas, arhīvos vēl kaut kur ir atrodama tā epizode, un par mani taisīja sižetu. eksperimentus. Tādu 5 minūšu dokumentālo sižetu, ko arī raidīja tajā raidījumā. Un es kaut kad nesen arhīvā atradu, un bija ļoti liels kauns. Kāpēc? Tāds cringe kauns. Lepnums, bet tāds milzīgs cringe. Mēs jau bijām maziņi, jo visi bija krīņi. Bet tas, man liekas, ir tāds brīnišķīgākais vecums, kad nonāk kaut kādā, tā teikt, lampu gaismā, kad tu esi tāds, negluži tīnēdžeris, bet tā kā otrajā vecākajā tīnēdžerisma pusē. Te atkal mēs runājam par valodiņu, ja? Un tā jau viss ir jāizdomā, ko dzīvē darīt un kā darīt, un kurp doties un kurp nedoties, un tad ir tāds, vai nofilmēsim un ieliksim tevi televīzijā. Jā. Un te bija Kaspars Ozoliņš, viņš vēl joprojām vada gudrs, vēl gudrāks, un viņš bija atbraucis uz ģimnāziju, un tad taisīja to dokumentālu, un viņš tā kā man jautāja jautājumus, un nevar no manis neko īsti izdabūt. Jo es zinu, kā dzīvē arī neko, 11. klasa, neko tu dzīvē neesi pieredzējis. Tu man labākais draugs ir grāmata, un mācību grāmata, nevis kaut kāda tur adventures grāmata. Līdz ar to tās atbildes bija tādas. Jā, man garšo kartupeļi. Latvieša gens! Jā, kas cits gan tev vēl? Tā kā jā, te es esmu. Paga, bet ko tu spēlēji? Pūtē orķestrīs, gribu zināt, tu arī spēlēji. Man māma būtu tik lepna. Ko tu spēlēji? Klarneti. Jo bija doma, ka es spēlēšu, piedod, tu arī spēlēji klarneti? Nē, es vienkārši jūs abi esat pūtējos, esmu nepūtējos. Bungas. Klavierēs. Bet man liekas ļoti loģiski. Bet klavieres vienmēr visam piekantē klāt. Tā kā viss skaitījās. Anastasija, tu neesi īpaša. Nē. Tādā ziņā, ka tas ir īpašāk. Tu darēji visur, visos orķestros. Es nebiju nevienā orķestrī, bet es arī pametu mūzikas skolu, pabeidzot 2 klases tak. Bet ne par to ir stāsts. Ne par to ir stāsts. Bet jā, es spēlēju klarneti, bet mana māma cerēja, ka spēlēju saksofonu, bet es nekad netiku tik tālu, jo es šausmīgi slikti spēlēju klarneti. Tāpēc es priecājos par tādu cilvēku. Man nebija tāda pabeigšana, jo es mācījos 6. vidusskolā, kur visu laiku bija. Man vienkārši izmeta pēc tam no mūzikas klases. Un tas nozīmē, ka man mūzikas karjera beigusies. Man pārliku uz C klasi. Tad par tevi sejās LV nekad nebūs raksts, ka tu... Kluso spēlē klarneti. Vai ne? Es tomēr mazliet ceru, ka varbūt kādreiz būs. Jā, varbūt. Bet mums viss ir par un ap Jurģi, bet Jurģi klausies. Tu esi sevi spējas dibinātājs un saki, varbūt, man liekas, visi jau zina, tie, kas klausās šo podcastu, tie toģi zina, bet varbūt tie pēkšņi ieklējo kāds cilvēks un izdzird mūsu balsis un nezin, kas ir sevi spējas un kas ir jūsu galvenais darbības mērķis un kā tu vispār varbūt sāki. Jā, tas bija 2019. gads. Man liekas, tas bija tāds uzplaukuma gads Latvijas LGBT plus aktīvismā. Arī Active Rainbow nodibinājās tajā pašā gadā. Politiskā organizācija Protests, Baltic Drag King kolektīvs nodibinājās arī tajā pašā gadā. Un man liekas, tas bija tāds organisks solis, ka Latvijas tā LGBT plus aktīvisma vide vienkārši diversificējās. Vairs mozaīka realistiski nevarēja visu vienu palikt. Un man liekas, arī tajā laikā bija tā pārēja, ka mozaīka, Kaspars, Kristīna sāk strādāt ar lielajām Pride organizācijām, Kaspars ķērās klāt dzīves biedriem. Un līdz ar to nebija... Varbūt nebija sagatavota pēctecība, bet man liekas diezgan organiski vienkārši mēs kā vēl tajā laikā jaunieši ķērāmies klāt katrs savā darbības jomā, jo man liekas vēl joprojām tās organizācijas, kas mēs esam savā kaut kādā lauciņā. Tur Drag King ir mākslas formā, Active Rainbow, jūs esat starptautiskie Eiropas projekti, tagad ir arī Neons, kas ir tieši B plus cilvēkiem. Un tad Safe Space es tā redzēju to kā veidu, kā ienest kaut kādas rietumu komerciālās dvēsmas Latvijā. Geji nāk no rietumiem, atcerieties šito. Pie šī mēs noteikti atgriezīsimies. Jā. Jo es biju tikko atgriezies no studijām ASV, un es redzēju, cik tur var būt forši, un arī iedvesmojos no visiem šitiem Jubilee kanāliem, un bija vēl toreiz vēl viens kanāls, kur nosaukumu neatceros, kur arī taisīja cilvēki dažādas aktivitātes, savaliek cilvēkus vienā lielā grupā. Un likās, tas ir ļoti foršs veids, kā parādīt cilvēcību, kā sasēdināt cilvēkus kopā, jo man liekas, latvieši ir ļoti individualistiski un ir grūti, esot individam pašam par sevi, ir ļoti grūti citreiz iekāpt citu cilvēku kurpēs, līdz ar to man likās tādi
awareness raising video klipi varētu būt ļoti labs veids, un tas arī tas, ar ko mēs sākām, tieši Safe Space, bija tā mana pirmā tā ideja, ka taisīsim video, kur ir liela grupa cilvēku, kuri stāsta kaut kādu savu dzīves stāstu, un tā mēs arī bija Ieva Balode, no sākuma arī Anna Petersona un Dāvis gāja pie video, un ķērāmies klāt un braucām uz reģioniem, rādīt tos video, taisīt diskusijas, un kaut kā aizgāja, bet tas arī bija viens projekts tāds, un tā ir tā laime un nelaime ar biedrībām, ka tu dzīvo no projektu uz projektu būtībā. Un tad viens projekts noslēdzās, tagad jāsēž, jādomā, kā vēl to savu laiku tērēt. Starp citu, tu pieminēji to 2019. gadu. Man liekas, mums visiem neskapēc bija tāda sajūta, ka lietas ir jādara tagad, jo nāk Covid, par ko mēs vēl neko nezinājām, vai ne? Zemapziņā, tur intuīcija kaut kāda. Vajag liels plāns, lai viņi visi izgāžās. Mēs mēģinām būt optimistiski, bet esam arī reālisti, vai ne? Un es patiesībā atceros, ka jā, jums Safe Space bija tie video, un man liekas, es pat vienā piedalījos, kas notika Zoomā. Tur bija vai nu kaut kāds eksperiments, vai nu mums bija tādas grupiņas. Es atceros, ka bija arī tāda. Tas bija par netiešajiem aizspriedumiem tāds video, kur mēs prezentējam 2 dažādām grupām vienu un to pašu stāstu, bet ar 2 dažādiem varoņiem. Vienai grupai noliekam priekšā tādu, tradicionāli izskatīgu cilvēku, nosauksim viņu par Jāni un nolasīsim kaut kādu noziegumu, ko šis Jānis ir paveicis. Un tad otrai grupai nolasīsim to pašu noziegumu, bet ar tādu bildi, kur ir tāds cietumnieks, tāds noskrambis cilvēks, vārdā, Staņislavs. Un tad vienkārši bija pēc tam klausījāmies tās diskusijas, kādas veidojās. Tur, piemēram, vienā grupā tiešām tā arī saka, šis cilvēks neizskatās pēc noziedznieka. Mēs nevaram šim cilvēkam piespriest tur vairāk par 2 gadiem cietumā. Tad tādas lietas izkristalizēja. Staņislavam gan jau bija mūžs. Staņislavam bija 2 mūži. Galvenais man patīk tavu vārdu izvēle, ka vairāk par 2 gadiem, nē, jau tikai pavisam palaist vaļā. Nē. Bišķi jau jāpasēž. Profilaktiski. Smukumu nobružāt. Jā, vai ne? Lai mums pašiem Par kucēnu slepkavību jāsēž bišķiņu vismaz. Nevajag cik tu skaisti būtu. Taisnība. Un šie video vēl ir pieejami. Viņi visi ir pieejami. Jā, visi ir ierakstot empātijas spēles. Bija 8 tādi video, un tad katram video ir cits tas nosaukums. Ir tur izdzīvotāji pastaiga, ir privilēģiju pastaiga, aizspriedumu pastaiga un tādas skaistas lietas. Cik forši. Un pēc tam jau viss sākās ar video, cik es noprotu, un pēc tam tas, tā teikt, attīstījās un parādījās podcasts, parādījās arī citi formāti tam, ar ko tu strādā. Vai tu varētu vairāk pastāstīt arī par to, kas tur bija turpinājumā? Ir ļoti daudz sadarīts, wow. Darot, izdarās arī kaut kas. Tad bija tāds atkal tas bija Covid laiks, mēs tās prezentācijas bija citas Zoomā, tos video, pirms Covida, bišķiņā tīši atpakaļ. Pirms Covida mēs braucām, mēs bijām Liepājā, parādījām video, uztaisījām diskusiju, bijām Rīgā, bet pēc tam viņas pārslēdzās Zoomā. Un tad arī, atrodoties Covid izolācijā, ir tāda sajūta, ka nekas nenotiek apkārt, vēl kaut kas jāsāk darīt, un tad sākām rakstīt, man liekas, arī tas bija tieši Active Citizens Fund pieteikums propagandai, jo arī tajā brīdī es sapratu, ka šāda dzīvošana no projekta uz projektā nebūs ilgtspējīga, gribētos kaut kādu veidu, kā pavairot ieņēmumus, ne tikai no projektu naudām, bet arī no, piemēram, no atbalstītāju ziedojumiem. Un līdz ar to tas podcasts tā arī dzima ar mērķi diversificēt ienākumus, jo bija tāda premise, ka tu vari noklausīties epizodu, bet ja tu gribi kaut kādu ekstra saturu, ja tu gribi, piemēram, tikties ar epizodes varoņiem uz kafiju, vai ja tu gribi iegūt kaut kādu propagandas mērķu, tad atkarībā no tava ziedojuma tev ir savs tā kā privilēģiju gros. Un beigās mēs arī gada laikā 24 epizodes vienā sezonā savācām 4000 eiro un uztaisījām milzīgu ballīti. visu iekrāto notriecām ballītā. Nopietni! Tagad cilvēki, kas klausās šo un ir ziedojuši, tad domā, bet jau neteica, kam viņi ziedoja. Tas bija mērķim. Mērķis bija ballīti, kur visi bija, starp citu, kas bija ziedojuši, arī bija uzaicināti uz ballīti. Un, jā. Paldies visiem. Bija kaut kādi beigās pāri pa 100 ziedotājiem. Daži bija tādi, kas ziedo katru mēnesi. Un,
bija arī jāuztur tā komunikācija diezgan aktīvi. Tur arī dzima vairākas podkāstu rezultātā, dzima vairākas tādas lietas, kas vēl joprojām safe space nāk līdzi. Jo, piemēram, tu noziedojot vai arī bija tāda bezmaksas līmenis, bija bezmaksas pakāpe. Ja tu pieraksties mūsu ziņu lapai, tad tev arī ir savas kaut kāda veida privilēģijas. Un tad mēs izaudzējām savu ziņu lapas sekotāju skaitu līdz 1500 cilvēkiem. Tad, zin kā, tie ir lielākoties LGBT plus cilvēki, un to ar viņiem gribi komunicēt, tu gribi viņiem jaunumus kaut kādus nodot, un ik pa laikam arī paprasīt ziedojumu. Man liekas, Latvijas organizācijas baidās prasīt ziedojumus, bet es kaut kā to baili nometu malā, un tā arī vācās tā naudiņa, un es ļoti lepojos, un tagad ar kori pavisam viss ir easy. Bet forši, pasties, mēs arī varam palūgt ziedotājus, un tad, lai Jurģis iet uz randiņiem ar viņu, un mēs uztaisam ballīti. Bet mēs turpinam taisīt podkastus vai izklaidēties, bet ar pievienoto vērtību. Bet kāpēc ne? Bet man liekas, mēs visi tā mazliet nesašutām, bet tā sarosījāmies tajā brīdī, ka, ak, Dievs, bija ballīte par saziedoto naudu, kā jūs uzdrošināties. Un tai noteikti vajadzētu būt varbūt citai epizodei, kur mēs runājam tieši par nevalstisko sektoru un kas notiek tur un kādā veidā un kāpēc ir jāziedo, bet mēs cītīgi un smagi strādājam patiesībā un lielākoties bez maksas, un man šķiet, ka nav jājūtās slikti, ja nebija norādīts tam, ka, hei, mēs glābsim kucēnus, piemēram, un tad mēs visi notriecam ballītē, bet, kad tiek ziedots safe space, tad, man liekas, man varbūt vienkārši gribējās to pateikt skaļi, ka... Jā. Tā ballīte bija, tā pat nebija ballīte, kā vienkārši iekšēja ballīte, tā bija pēdējās epizodes filmēšana. Tur bija arī, kaut kādas kūkas, tur bija pateicības balviņas visiem epizodu dalībniekiem. Un nebija arī tā, ka tie visi 4000 tur tik notikt. Tikai 3500. Un viss maksā naudiņu. Jā. Un ar vien vairāk ar katru dienu patiesībā. Jā, bet aktīvistiem taču arī jāatpūšas, un tā, tieši par šo runājot, teicu, ka tu esi pilna laika aktīvists. Man tieši pierakstīts ir šāds jautājums. Kādēļ tev to vajag, un kā tu neesi noguris? Jo visiem aktīvistiem ir noguris, tev arī ir bišķi nogurums acīs, bet tāds melanholisks, kā izstāts kaut kāds tev tāds. Jā. Man liekas, man beidzot ir vienkārši izkristalizējies pašam sev arī tie nākamie kaut kādi soļi ilgtermiņā. Jo tagad bija tie video, bija podcasts, bija savienojums darbnīcas plus skāršu spēle. Un tagad ir koris, un man ir sajūta, ka koris ir tas, pie kā mēs pieturēsimies. Mums, protams, būs arī kaut kādas mazākas lietiņas šur un tur. Mēs arī sadarbojamies ar citām organizācijām, kur iespējams. Un ejam, runājam un darām, bet liekas, korim ir līdz šim tāda lielākā, latviski sakot, mainstream aizsniegšanās iespēja, un līdz ar to, man liekas, ir ļoti liela vērts ieguldīties tieši korī, un arī ņemot vērā to, cik viss ir labi uzbūvēts ar iepriekšējiem projektiem, tā pati Vēskopa, mums ir diezgan liels arī sakotāju skaits visos sociālos tīklos, to visu piešķir korim. Koris pats par sevi kā koris, bet viņš ir zem safe space vismaz vēl pagaidām arī kā tāda juridiska vienība, jo koriem nav juridiskas vienības, cik es zinu, bet mēs mēģinam dabūt kora statusu dalībai Rīgas koru grupā, par ko mēs arī varam bišķiņ vēlāk droši vien parunāt. Bet līdz ar to visi tie resursi, kas šos 4-5 gadus ir ieguldīti safe space ar dažādiem projektiem, viņi tagad, man liekas, kulminējas tieši kora vajadzībām un visa tā infrastruktūra, kas ir uzbūvēta, tiek izmantot ļoti liederīgi, un visa tā naudiņa arī, kas saziedota, tiek mērķim iztērēta. Un mērķis ir vairot LGBT plus kopienas redzamību un stiprināt kopienas cilvēkus. Tā ir jātiek mainstreamā, un tikai tad kaut kas pamana. Tad, kad Linda Liepiņa Saeimas tribīnē atsaucas uz kvīru kori, tad man liekas, tas ir tā kā sasniegums. Es nedzirdēju. Jā. Tribīna. Es domāju, ka tu runā par lampu. Jā, man arī pirmā doma uzreiz ienāca par lampu, jo šis ieraksts notiek salīdzinoši neilgi pēc lampas, un mēs tie cilvēki, kas bija lampā, kas skatījās lampas ierakstus, un varbūt arī it īpaši tie, kas ir kopienā, mēs zinām, kas notika lampā ar Lindas kundzi. Lai viņai, es gribētu teikt, lai viņai viegli smelt. Par alkoholismu nesmējās.
Bet beidzam par viņu runāt. Mēs aiziesim kaut kur citur tālāk. Bet ko es gribēju teikt ir, parunājam par to kori. Mēs runājam tomēr par latvieša, tomēr to īsto, man liekas, īsts latvietis dzied korī. Un vai dejo tautas dejās, vai abas divas. Tautas un iet uz dejo abas divas. Vai spēlē saksofonu. Ko no tā jūs darāt? Jā, neko. Jā. Kāda bija varianti? Spēlēt klarneti? Nē, es neko nedaru. Man arī nav tik liels tāds, piemēram, tu esi tāds lielāks. Es tev skatos, tu esi lielāks latvietis nekā es. Es nejūtu arī garāks augumā. Tā ir viena lieta. Es varbūt esmu platāka, bet tādā ziņā, ka tev ir tāds lielāks, tāds, tur Latvijas kultūra jākopj, un manī nav iekšā tā gēna. Tāpēc tev noteikti tāds ir vairāk. Bet man liekas, ka šajā brīdī es tevi piedošanu pārtraucu vai iespēros iekšā. Un man liekas, pirmkārt arī tīri starp latviešiem un tā teikt tīrasiņu latviešiem, lai cik jocīgi man to neliktos teikt. Tīrasiņu latvietis, Jurģis Kalniņš. Bet man liekas, tur viss ir tā, ļoti, ļoti latviski. Es nevaru teikt, lai gan es sirdī un dvēselē un visādi citādi arī jūtos kā latvieti. Man ir diezgan jauks asinis, bet ne par to ir stāsts. Bet dibināt kori, tas ir kaut kas, jo parasti... Tas tāds īsti latviešu darbiņš tomēr. Vai ne? Tas ir jānodibina koris dzīvē. Jānodibina čūska, jāies tādu ozos un jānodibina koris. Pareizi, jā. Ja drīkst atkāpties, man tas īstenis latvietis, es nejūtos, ka es pilnībā iemiesoju šo profilu, jo tas arī nav lineārs process man bijis manā dzīvē. Es jūtos latvietis, tā ir mana liela identitātes sastāvdaļa, bet, kā es minēju, tas nebija lineārs process, jo arī tas laiks sevis izzināšanas ceļā, es, piemēram, tikai tā skaļi sev pateicu, ka esmu gejs universitātes pirmajā kursā, un tas bija tāds, ir arī tāda teorija par to, kā tu nonāc, kā tu sev pieņem, kurā brīdī tev ir kaut kāda tāda noliekšanas fāze, kurā brīdī tu jūties dusmīgs, kurā brīdī tu beidzot tu esi gatavs pilnībā pieņemt un arī tā ārēji embraceot. Un man tajā dusmu fāzē es iekšēji atcitu visas lietas, kas bija kaut kādas latviskas, jo bieži vien tā negatīvā retorika pret LGBT plus kopienu nāk no nacionālistiem pēdiņās, un arī atcitu ļoti daudz kaut kādus reliģiskos jautājumus. Es izsmēju cilvēkus, kas bija reliģiozi vai ticīgi, un tikai tad, kad es sevi līdz galam spēju pieņemt, tad es atkal atgriezos pie kaut kādām, pie tās latvietības un arī par to pašu reliģiju runājot. Es pats neesmu reliģijos, bet, piemēram, es pilnīgi saprotu, ja cilvēki atrod komfortu ticībā un pavisam labi, ja viņi arī mani pieņem. Un mēs arī ar kori mēģinam padot roku uz priekšu baznīcai kaut kādā ziņā. Mēs arī esam uzrunājuši vairākas baznīcas, kas varētu mūs uzņemt kādā koncertā, varbūt tās kādreiz. So far neveiksmīgi. Tieši gribēju jautāt, kā jums veicas ar tām atbildēm. Bet cēsis tās cerīgi. Vienmēr jau var iet uz anglikāņu baznīcu. Un tas ir tāds pieturpunkts par to latvietību. Un tas follow-up jautājums bija par kori. Jā, kā tu izdomāji, ka vajag dibināt kori? Bet follow-up punktus arī pierakst, mums pie tā arī obligāti jāatgriežas. Es uzzīmēju burškulīti savu kladē. Kāpēc katram latvietim jānodibina koris? Tas bija pagājušajā gadā bija lielie dziesmsvētki. Un šie bija pirmie dziesmsvētki, kuros es kā īstenis latvietis nepiedalījos kā dalībnieks, bet pirmo reizi biju skatītāji rindās. Ļoti brīnumainā kārtā, ļoti veiksmīgi nopirku biļetes gan sev, gan Frenkam, gan vecākiem. Un par ko ļoti priecājos un izbaudīju to visu pieredzi, bet diezgan ātri pēc tam, man liekas, Satorī tika publicēta tāda diskusija raksts par to, vai dziesmsvētki ir iekļaujoši. Un tad mūsu pašu Facebook burbuļos sākās arī pavad diskusijas par to. Tur bija, piemēram, punkti, vai var piekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem un tā tālāk, vai arī cilvēki, kas nāk no LGBT plus kopienas, vai viņi jūtas piederīgi. Un es arī tajā brīdī sāku pie sevis kaut kā reflektēt,
Un tā diskusija arī bija pie Evitas Gošas ieraksta, ka viņai bija tāds, mums vajag kvīru kori. Bija arī iepriekšējā Praidā dziesmu svētkos kvīru koris, sauklis, ko sauc cilvēki. Un tas viss kaut kā galvā man tā samačklījās, un tad es vienkārši pieņēmu, ka tev bija tāds paturi manu aliņu, vai ne? Jā, paturi manu kvasu. Taisnība, bet alus arī var būt bezalkoholisks, ja? Paturi man bezalkoholisko suslu. Es paturu kaut ko, kamēr es taisu kori. Un tajā diskusijā zem Evitas Gošas ierakstu Facebookā tur arī bija visas tās sejas, kuras es arī paredzēju, ka tur būs. Tur bija Lelde Vaivoda, tur bija Evita, un tad es aizrakstīju Leldei diezgan aši, kad, devai Lelde no sākuma gribēja ansambli, man teica... Es esmu dziedājis ansamblī ar Leldes, tam citu sen apakaļ. Tajā ansamblī viņai ļoti, ļoti labas atmiņas par to ansambli. Tāpēc viņai gribējās visu laiku ansambli, bet viņa saka, visi ir pārvākušies vai... Arī nav tāda talanta īsti nekad bijis. Vai var tikai klarneti spēlēt? Jā, arī ļoti sūdīgi, jā. Un tad sanācām kopā 21. septembrī 2023. gadā. Tas būs datums, kur es atcerēšos vairāk nekā savu dzimšanas dienu. Atradām arī potenciālo diriģentu Artūru. Un nodziedājām Neba maize patenāti, sapratām, ka kaut kas skan. Un es jau savā galvā sāku visas loģistikas domāt. Es sāku domāt, mēs tagad esam 15, bet koris būtu labs, ja būtu 30, kur mēs tagad sāksim meklēt cilvēkus. Mums nav diriģenta, jo Arturam arī tajā laikā bija citas lietas pa dzīvi. Un vienkārši viss... kā vienmēr sāka krāties, un es uztaisīju milzīgu Excel izklāju lapu un sarakstīju darāmo lietu darbu, un vēl viens projekts bija dzimis. Jo no sākuma jau nebija tāds mērķis, ka mēs atnāksim un būs koris. Mēs vienkārši atnācām, padziedājām, gribējām saprast, vai skanēja. Un ļoti labi, ka tā. Jo man liekas, tad, kad es uzzināju, jo es dzirdēju baumas, ka kaut kas tur veidojās, kaut kas notiek. Un tad es sāku bakstīt tevi, tad mēs arī tur viss kaut kādi citi darbiņi sāka darīties. Un tu man atsūtīji to video, un man bija tāds, kādi tur vispār var būt jautājums. Šim bija jānotiek, un paldies visam, un galvenokārt paldies tev un visiem tiem cilvēkiem, kas tev ir bijuši blakus, jo tas ir, es nevaru. Skaisti. Paldies Leldei, Vaivodei, paldies Anijai Sprīvolai. Mēs bijām tā pirmā grupiņa, un tad pievienojās arī Artis, Kristis Mednis, arī kādreiz bija Praida komandā. Visi, kas te vienmēr ir mētājušies. Ja kāds tur bija, nebija kāds ievilinājies iekšā, kurš nemāk dziedāt, jums nebija jāmet ārā? Vai jūs atstājat un nesakat vienkārši un dziedat skaļāk, lai nedzird to cilvēku? Es arī varu tādai caurspīdībai vienkārši atklāt, ko ar virtuvi, ka bija tādi gadījumi, kad, jo sākumā mēs nezinājām, cik liela būs tā interese, un līdz ar to tā latiņa, ko diriģenti ņems, ko neņems, nebija tik augsta. Un no sākuma mēs arī tā pirmā grupiņa, kas sanāca, mēs vispār nezinājām, vai mēs mākam dziedāt vai nemākam. Bet skanēja ok. Un tad bija pirmajā mēnesī, kad jau bija pievienosies diriģenta Katrīna, mēs dzirdam kaut kas rūc. Tad vienu no rūcējiem palūdzām, ka diemžēl būs sadarbība jāpārtrauc, bet mēs šo paredzējām, un līdz ar to mēs arī ieviesām jau tā diezgan proaktīvi. Ik pa pāris mēnešiem mums ir tādi lielkora pasākumi, kur jebkurš cilvēks var nākt un dziedāt. Tie ir sadarbībā ar Choir Up. Viņi nav organizācija, bet vienkārši kopiena, kas rīko šādus pasākumus. Tad jau mums ir bijuši 2 Choir Up, jeb Queer Up pasākumi, kur mēs dziedam kvīriskas himnas neatkarīgi no tavas piederības LGBT plus kopienai un neatkarīgi no tavas dziedāt prasmes. Un tūlīt pat jūs varat doties uz YouTube kontu SafeSpace.lv vai ir vienkārši ierakstīt Rīgas Queer Koris YouTube, un tur ir pēdējais lielais priekšnesums. Mēs izpildījām Ingus Petersona Varavīksni lielā kopkorī. Cik forši. Man ir neliels jautājums, cik šobrīd dalībnieku ir Queer Korī, jo kā mēdz notikt ar dažām iniciatīvām, tev liekas, šī ir tāda ideja, viņai jādod dzīvību, un tad viņai iedod dzīvību. Un mēdz būt, ka tas mūžs ir ļoti īss. Bet man liekas, ko es novēroju kā cilvēks no malas, ir, ka tā piekrišana bija un aizvien ir patiesībā tāpēc, ka viņi ir slavenības, viņi iet uz Maņānu. Paldies Lindai Liepiņai.
Ak tā. Sākumā mēs bijām tā 15 cilvēku grupiņa, tad izsludinājām pirmo pieteikšanos, pirmo atlasi, pieteicās 70 cilvēki. Bet arī pieteicās dažādi cilvēki. Tā dziedāt prasme bija šitāda te. Tie, kas klausās, es rādu no griestiem līdz grīdai. Tad mēs izaugām līdz apmēram 35, bet kā jau šādos kolektīvos ir, tu nezini vēl pagaidām. Mēs arī nenočekojām ar cilvēkiem, vai kā viņiem būs ar apmeklētību. Un tad vienkārši mēnešu, 2 laikā mēs nokritāmies līdz 28. Bija arī vēl pāris gadījumi, kad mēs palūdzām cilvēkiem aiziet, vai tas ir dziedāt prasmes dēļ, vai kaut kādas kultūras nesadarības dēļ, kas arī ļoti svarīgi, man liekas, kolektīvā, lai viņš būtu ilgspējīgs, ir jābūt veselīgai, iekšējai videi, atvērtai komunikācijai, nepareizai komunikācijai, bet respektablai komunikācijai citam pret citu. Un tad, ja nerespektē otru cilvēku vietnieku vārdus, tad tev te nav ko darīt. Tad līdz kaut kādiem pirmajiem koncertiem mums bija īstenībā Praidā, mēs bijām tāds pirmais lielais koncerts, tad mēs apmēram 1,5 mēnesi pirms Praida uzlikām tādu noteikumu, ka tagad mums ir 10 mēģinājumi, tu drīkst kavēt tikai 2 mēģinājumus, lai tiktu uz koncertu. Jo mēs gribam, tā ir mūsu pirmā iznākšana no skapja, iznākšana uz skatuves, un mēs gribam, lai mēs labi skanām, līdz ar to mēs nāksim uz mēģinājumiem, mēs negribam dot to iespēju nacionāli konservatīviem cilvēkiem, politiķiem smieties par mums, ka mēs esam slikti dziedātāji. Mums tā dinamika tā arī izveidojās, ka no sākuma Tika viņi ir jūsu motivācija. Jā, mēs pret viņiem. Tā gluži nav, bet... Silkojiem. Un tad mēs uz koncertu bijām 24, bet tie, kas neatnāca uz tiem visiem 10 mēģinājumiem, tad tie nāks atpakaļ tagad uz jauno sezonu. Bet tagad arī gatavojoties jaunajai sezonai, mēs atvērām papildu atlasi, uz kuru pieteicās 65 cilvēki. Un izstāst, ka mēs būsim paņēmuši kaut kādus 11, līdz ar to mēs varētu būt 45 cilvēku liels koris. Wow. Tiešām ir liels tāds normāls koris. Un tas viss ir jāmanidžē. Tagad drīkst laist arī tos, kas nejāt dziedāt, jo tagad vairs nedzird. Ir liela masa. Jā, bet es atceros skolas kori. Es tieši gribēju atgriezties pie tēmas par tiem, kas prot dziedāt, un par tiem, kas neprot dziedāt. Sveiki. Es visu laiku nasu, ja es saku, domāju. Es nezinu, vai šī ir pilnīgi taisnība. Kāds altiņš, normāli, es nezinu, kas ir alts, esmu dzirdējis. Bet ne par to ir stāsts. Mans jautājums, bet komentārs bija par to, ka ir kaut kādas lietas, kuras mēs varbūt pieminam, kas varētu būt tāds LGBT plus kopiena un redz, cik jūs esat neiekļaujoši vai kaut kas tāds. Bet man šķiet, ka ir tas, kas ir jāpatur prātā vai varbūt jāatgādina. Arī mums šobrīd ir telpa to atgādināt, ka viens, ja mēs runājam par iekļaušanu, tu nevari būt absolūti un pilnīgi 100% iekļaujošs, jo tas ir ārkārtīgi sarežģīts darbs, plus tas ir jautājums par robežām, jo katram no cilvēkiem ir ne tikai vēlme varbūt tikt iekļautam, bet ir arī kaut kādas savas robežas un ir jautājums, kā viņi sadarbojas vai nesadarbojas savā starpā. Bet man liekas, kas ir brīnišķīgi, ka, protams, jūs kā koris, un man liekas, mēs pamazām arī slīdam uz tā jautājuma pusi, kā tad tur ir ar tiem dziesmu svētkiem, ka ja tas ir kaut kur plānā, tajā kora dzīvītē vai dzīvē patiesībā, tad ir jāsaprot, ka mums ir jāatrod tas vidusceļš vai risinājums, un savā starpā tas ir jāizkomunicē, ka ir forši būt iekļaujošiem, un ir vide un telpa, kā tu teici par tiem choir up un visādi citādi, kur var dzīvot tās abas divas lietas, ka, hei, rekur ir cilvēki, kuriem patīk un sanāk dziedāt, un rekur ir arī vieta, kur ir iespēja vienkārši dziedāt visiem. Kā tas ir koris, ir vai jāmāk bišķi. Tev ir jāmāk dziedāt, ja tu korī dziedāt, sorry. Jā, vai ne? Jo visu laiku piekasās, tur tā lieta piekasās, tur piemēram, feministēm. Kā jūs feministis varējāt tā pateikt par šo sievieti, vai tu jums viņa nav jāiekļauj? Taču cilvēkiem drīkst būt viedoklis, kas patīk un nepatīk, bet mūžīgi prasa gan no kopienas, kur jums jābūt jāsaprotošiem, kā jūs te darāt, bet tā nav tāda viena tāda masa, kura visi domā vienādi, jā, un arī kuriem visiem jāmāk. Tieši tāpēc man gribējās arī to
ātri. Un, zinu, es strādāju ar jauniešiem, ar visiem. Un mēs visi strādājam tajā lauciņā. Man gribējās to atsauci. Ļoti labi. Tieši tā, es tev nekliedzu virsū, es tev piekrītu entuziastiski. Bet iekšēji arī, ko arī ir vienmēr diskusijas par šo, arī bija viena tāds krīzes punkts, kad mēs atvadījāmies no tieši dziedāt prasmes dēļ. Atvadījāmies no 2 dziedātājiem, kas bija korī jau tajā 15 cilvēku grupiņā, kas līdz ar to bija jau tāds kora pamats. Un, grūti, bet man liekas, tie ir lēmumi, kas jāpieņem, sevišķi, ja mēs gribam startēt konkursos, ja mēs gribam startēt skatēs. Negribu, lai visi ierātu par jums. Jā. Var jau iespēties. Nē, tā kā, tie atkal, kas neiet dziedāt. Bet viss skatās ar sajūsmu prieku, ka jūs skatos. Un tas ir ļoti jūtams. Līdz sevišķi Praidā tas bija vienkārši šoks, cik daudz, būtu dziedāšu vēl un vēl. Jūs nonesāt jumtu. Jā. Ļoti labi, paldies, ka ielikāt mūs pēdējos. Es nemaz nezināju, ka mēs būsim pēdējie, bet mēs bijām labākais noslēgums, kas varētu būt, man liekas. Jā. Bet par tiem dziesmu svētkiem, kā tur ir? Kā ir? Pieteikums ir nosūtīts, ir nolikts, ir izdarīts. Es vienkārši, kad piedalīšos. Tur tādas loģistikas lietas ir mums diezgan daudz vēl jāatrisina. Mums ir tad vienas tādas juridiskākas lietas un otras tādas praktiskākas lietas. Juridiskas lietas mums ir kādā brīdī jāiekļaujas kādā koru grupā, lai mēs varētu startēt skatēs. Jo, piemēram, skates notiek pa reģioniem. Tad Rīgas reģionā koru grupu skate. Un mēs jau kopš jaunā gadā mēģinām aizsniegties ar pāris no Rīgas reģionā virsdiriģentiem. Bet arī tagad vienkārši nav sezona, tagad nav skates paredzēts, un līdz ar to tas process ir ļoti lēns, birokrātisks lēns. Tur no viena cilvēka tiek virzīts pie otra cilvēka, un tad vienkārši iesprūst, apstājas, un tad no sākuma bezmaz vai jāsāk. Līdz ar to mēs arī sākām vākt parakstus par to, lai izmērītu tādu sabiedrības atbalstu, vai vispār ir vērts, ka tāds kvīru kors piedalās Ziemassvētkos. Parakstījās kādi 500-600 cilvēki. Man liekas, tas ir labs signāls, ka mums grib cilvēki redzēt Ziemassvētkos, un šis būs tāds, man liekas, labs pielikums tai vēl vienai kārtējai pieteikuma ēpastam, kurus mēs izsūtīsim vairākiem virsdiriģentiem Rīgā. Tas ir tāds viens juridiskais punkts. Otrs juridiskais punkts mums līdz tiem Ziemassvētkiem vienkārši jāizdzīvo, jo par cik tā kā mēs nepiedalījāmies iepriekšējos Ziemassvētkos, mēs nekvalificējamies pašvaldības līdzfinansējumam koriem. Jo, piemēram, visi kori, kas bija Ziemassvētkos un ir piemēram daļa no Rīgas tās koru grupas, viņiem ir kaut kāds pastāvīgs regulārs finansējums, ko viņi saņem. Mums tādas nav, mēs dzīvojam no ziedojumiem un biedru naudām. Bet arī tās biedru naudas ir simboliskas. Tas 1% no taviem mēneša ieņēmumiem pēc nodokļu nomaksas. Tad var pareiķināt. Un arī tas nav obligāts, tas ir tā kā pilnīgi brīvprātīgs. Līdz ar to, cik savācās, to arī Katrīna kā diriģente dabū. Bet, līdz ar to... Arī jūs uzteicat tusiņu. Stop. Šo es arī gribēju pieminēt. Es jokoju. Viss beidzam. Bet par to, tu teici par to 1%, man galvās kā 10. tiesa, kas nemaz nav 10. tiesa. Jā, 100. tiesa. Mēs esam tādi pieticīgāki. Un tad ziedojumi. Tāpēc mēs arī esam tik regulāri taisam kaut kādas kampaņas, taisam videoklipus, lai tā redzamība par ko arī būtu, lai mēs varētu arī uzreiz piekabināt to, hei, lūdzu noziedo, mēs gribam arī izdzīvot. Jā, un ņemot vērā, ka mēs ļoti popularizēsim šo podcastu, tad lūdzu ziedojiet kvīru kori. Visam ziedojumus. Paldies. Man likās, ka jūs lūgsiet ziedot mozīkai vai... Arī. Bet nē, bet noziedojiet kvīru korim. Jā, mēs gribam, lai jūs izdzīvojat. Noziedot var savespace.lv /kvīru koris. Tur ir visa informācija. Tieši tā. Un, man liekas, mēs aizvien esam tie cilvēki, kas vēl dzīvo Twitterī. Es vairs nerakstu un sen jau nerakstu, bet lasu. Un Facebookā arī bija tie komentāri par to, kāpēc jūs vācat parakstus un ko jūs nevarat iziet cauri skatēm. Un tāpēc man liekas ļoti brīnišķīgi. Tie, kam ir jautājumi par to, kāpēc kvīru koris iet tādu ceļu, kādu iet, lūdzu bija atbildes uz visiem jautājumiem. Jā, es varu vēl pāris lietas piebilst, ja drīkst. Protams. Mēs esam koris ne tikai kā koris, kas ir grupa, kas dzied. Mēs gribam ne tikai uz Ziemassvētkiem, bet mēs arī esam koris ar tādu
sociālu sabiedrisku mērķi, bezmaz vai politisku mērķi. Mēs gribam, man liekas, šis ir ļoti veiksmīgs veids, kā tiešām savienot to latvietību un aktīvismu, nevelti nodibināt kori. Ir, man liekas, tāds kaut kas, ar ko visi Latvijas iedzīvotāji var kaut kādā ziņā saslēgties. Un tad, kad viņi ierauga kvīru dziedātāju, kas dzied latviešu tautas dziesmu, viņiem beidzot saslēdzās varbūt tas, ka tas stereotips par LGBT cilvēkiem no ārzemēm nav patiesa. Un mēs vienmēr tā esam bijuši. Jā, vai ne? Man bija vēl, tas tiešām skaisti. Jā, jo visi domā. Tā kā mēs pirms tam runājām par to, ka vai starp citu arī tas vai vai kvīru var izdzīt no no kvīra. Nezinu, vienu no otra var izdzīt. Jā, ka tas ir kvīru no latviešu nevar izdzīt. Kvīru no Jā, latvieti no kvīra. Latvieti no kvīra nevar izdzīt patiesībā. Kur varētu tusēt savos Sorosa fondos un kas tur vēl nē, bet nē, vai kori. Es saku, man arī tas process nebija lineārs. Es tā kā atkāpos, bet iekāpu atpakaļ tajās kursēs. Jo es tieši domāju, man, piemēram, ir bijis, ka es esmu bijusi apvainojusies vai nu uz valsti, vai esmu apvainojusies uz cilvēkiem šeit, un tad es automātiski to savu latviešu pusi tā kā grūžu ārā, jo man liekas, man nevajag šito. Un tad man tev ir jautājums, vai tās divas lietas, vai kvīriskums un latviskums var sadzīvot roku rokā? Hello. Juris secēš. Tā ir, man liekas, liela iekšēja cīņa, jo es arī uzaugot, arī augu kaut kādos tādos konservatīvos stereotipos, un līdz ar to tā iekšējā pretruna tev ir jāiziet cauri kaut kādam procesam. Es saku, tas lineārais process, bet kādā brīdī arī ir cilvēki, kas atkāpjās. Un, man liekas, arī šodien ir ļoti liels risks, ja, piemēram, virknē LGBT plus jauniešu, kas diezgan daudz laika pavadā rietumu medijos. Es arī augot pavadīju ļoti daudz, bārsvarā visu laiku rietumu medijos, jo tur es varēju atrast cilvēkus, kas līdzīgāki man. Un tad vienkārši risks, ja valsts kaut kā šo brīdi neizmanto, lai tos cilvēkus pārtver pie sevis, ka tas cilvēks vienkārši aizdriftē projām. Un, ir ļoti, es domāju, mums visiem ir draugi, kas dzīvo ārzemēs un neplāno atgriezties atpakaļ. Ir sevišķi pēc kaut kādas 12. klases absolvēšanas brīdi, ja tu aizbrauc studēt ārvalstīs, man liekas, tā iespēja, ka tu pārvāksies atpakaļ uz Latviju, samazinās ievērojami. Un es kaut kā salauzu sevi, jo es dzīvoju ASV, man bija, ja es gribētu, es varētu būt tur bijis palicis, jo man arī partneris Franks tagad ir ASV pilsonis. Viņš tagad dzīvo Latvijā, es tagad veicu integrācijas darbu ar viņu. Un man liekas, tas ir izcils pierādījums tam, ka kvīriskais var sadzīvot ar latvisko un iemiesot arī visas tās tradīcijas, kas ir īsteniem latviešiem. Nevis tikai iet uz klubiem dejot, bet arī dziedāt. Un dziedāt daudz un dziedāt skaisti, jo mēs taču esam tauta, kas dzied. Un dejot un vispār darīt fantastiski daudz viskaut kādu brīnišķīgu lietu. Tad, kad man, piedodiet koris, kad man apniks koris, deju kolektīvs ir nākamais projekts. Tu varētu deleģēt, kurš arī taisa šo te, jo man liekas, tas ir tik svarīgi, ka cilvēki redz sevi taču, tajās visās lietās. Nebūtu tā kā fūpā, stūbā dziedāšana un latviešu tur stūbais koris, lai nav tā sajūta, tiem jauniešiem ir liekas, cik cool, man arī tur ir vieta, jo bieži vien šeit nav tur tā vieta, tāpēc, ka viss, kas ir ar nacionālismu, folkloru, viss liekas tur sievieti, vīrietis, tur viss divatā, tur viss notiek un viss. Jā, viss notiek divatā. Man draudzene, kas aizraujas ar folkloru, viņi visu laiku stāsta, ka tie latvieši tādi, tādi visādi, viss kaut kas tur viņiem notiek. Spicy viņi ir, viņi ir dažādi. Un arī tā lieta, ka ar to, domājot tieši par to deju kolektīvu, korī, man liekas, tāds kvīru koris ir ievērojami vieglāk, ka lieta, ko integrēt plašākajā tajā kultūra kanonā, jo, mēs mēģinām miksēties kori iekšā, iekšienē mēs mēģinām tā kā, koristes dziedātājas, ja viņām ir gana zema balss, tad nāk pie tenoriem vai basiem. Kaut kā tā samiksēties iekšēji, lai lai nav tas dalījums tik konkrēts, bet, piemēram, deju kolektīvā, kur, man liekas, tur ir jau diezgan konkrēti, tur ir vīrietis, sieviete vienā pārī, vai arī ir vīriešu dejas, sieviešu dejas, tas būs cits zvērs, kas jālauž. Vai ne? Tur varētu būt, jā.
tas būtu tik cool, cik radošs risinājums noteikti var tam atrast, un ka tas noteikti arī īstenībā ļoti viegli, kad jau beigās. Jā, viss vienmēr ir pavisam vienkārši. Jā. Viss ģeniālais ir vienkārši, kā tur teica. Ja? Vēl atgriežoties mazliet pie tā kora un tautas dejām, man liekas, tu pats arī minēji par to, ka ir svarīgi redzēt, jūs abi divi minējāt patiesībā, ka cik ārkārtīgi svarīgi ir redzēt sevi, un man dažreiz patīk arī teikt par to, ka mēs nekad līdz galam nevaram apjaust un uzzināt savu darbību un lēmumu ietekmi pilnībā. Mēs viņu nekad nevaram apzināties, jo mēs nezinām, cik ļoti daudziem redzēt kvīru kori ir ārkārtīgi būtiski. Tad, kad būs tautas deju kolektīvs, tad cik daudz cilvēku tur beidzot ieraudzīs sevi un domās, nē, bet es gribu palikt mājās, jo man liekas, tā ir tāda noteicošā lieta, ka liela daļa mēs gribam palikt mājās, un es negribu, lai man kā kvīru cilvēkam, lai man nozog to iespēju, ka es gribu dejot tās tautas dejas, ka es gribu dziedāt tajā korī, bet tajā pašā laikā es arī gribu, lai manus vietnieku vārdus izmanto, lai neviens uz mani šķību neskatās, zinot, ka viņa ir no tām, vai viņš ir no tiem, vai vēl kaut kas tāds. Tā, ka man liekas, tas ir arī ļoti... Safe space. Safe space. Vārdu spēlē. Droša zona. Tā, ka man liekas, ar šo es vienkārši gribēju pateikt lielu paldies laikam par to, ka tas ļoti, ļoti vairo redzamību. Teiksim paldies, kad būs nodziedāts lielais dziesāku kopkoncerts. Jā, tā kā es vēl neteikšu neko tam. Hei, come on, mēs jau esam tik tālu, ka jau ir notikušas daudz un brīnišķīgas lietas. Tā ir, bet īstenā latviešu garā man ir tāds, šis nav nekāds sasniegums. Tieši tā. Tā kā es neesmu tīras viņu latvieti, tad jums teikšu paldies, un ir jāatzīmē arī tas, kas jau ir izdarīts. Jā, arī. Bet klausies, vai jums ir kaut kādas dziesmas, korī, kuras tādas latviešu kordziesmas, kuras esat kvīriskojuši? Kā es minēju, mums ir tā pirmā dziesma, ko mēs visi nodziedājām kolektīvu pirmo reizi sanākot, uz mēģinājumu ir Neba maize patenāca. Mums viņa ir arī iestrādāta mūsu tajā lielajā banerī karogā. Tur ir notis sarakstītas Neba maize patenāca. Uz notīm, bet ne ar vārdiem, bet ar notīm. Gan jau visi bildes esat redzējuši. Un to dziesmu mēs izmantosim visticamāk ejot piketēt pie Saimas un pie citām laimēju institūcijām un izpildvaras institūcijām, lai stāstītu to, ka neba kāzas pašas nāca, neba tur... Neba bērni paši nāca. Bērni nāks ar valsts atbalstu. Paldies. Tā kaut kā paņemt. Un, man liekas, tā dziesma, es nezinu, kā ir ar kaut kādām autortiesībām šajā jautājumā, bet ar to mēs vēl tiksim galā. Jo negribas tā, ka mēs aizējam nodziedāt, kaut ko pamainam vārdus un nonākam cietumā. Jo liek cietumā. Ir tāds laipas cietums. Akalaka. Nē, es domāju, akalakas cietums, kur tev ieliek iekšā. Jūs tur sēžat, tas kvīru kors. Tad tev ir jāklausās tās dziesmas, kas tev nepatīk. Jā. 3 gadus. Un vēl arī izkristalizējas kaut kādas, kas ir tās kvīru himnas, arī domājot, kad mums nāca tie lielu koru pasākumi, kas bija tie choir up pasākumi, tad mēs arī visi kopā sēdāmies koristi un meklējām tās dziesmas, kuras mēs varētu kolektīvi izpildīt. Tur, protams, bija Varavīksne, kā izrādās ļoti kvīriska dziesma ir Es nevaru būt balts. Sveiciens tranzītam. Tur nav tā kā konotācija, bet tā dziesma ir tāda ļoti, sakot, camp. Jā, bet tā doma jau arī ir tāda. Ja grib, tad var atrast. Jā. Es nevaru, tas nav iespējams. Jo visam vienmēr jābūt līdzi. Mēs tomēr dziedam. Es nevaru būt balts, un tas nav iespējams. Tagad, Jā, mēs tuvojamies izskaņai. Jā, man gribētos pajautāt vienu lietu, pirms mēs visu, divas, bet tu vari prasīt vēl. Pirmkārt, kur un kad nākamreiz var satikt kvīru kori? Tā, mēs 13. augustā atsākam mēģinājumus. Šis vēl ir noslēpums. 2024. gads, jā? Jā, šis vēl ir noslēpums, bet es pateikšu. Mums ir, kā es minēju, 21. septembrī 1 gadu jubileja. Koncertēt mums nesanāks, piedodiet, bet mēs izlaidīsim video klipu dziesmai Visam cauri iet,
kas ir Laura Intlera Oranžijā. Mēs tagad gatavosimies ierakstam. Iesim uz radio māju atkal. Mēs jau tur esam draugos. Un uzfilmēsim ļoti, ļoti skaistu videoklipu. Tā ir spēcīga dziesma. Mēs viņu arī nodziedājām Praidā, bet man gribās tādu, viņai iedot to dzīvi, ko viņa ir pelnījusi. Jo tur tiešām ir ieguldīts milzīgs darbs. Un tad pagodu mūsu dzimšanas dienai tā būs dziesma, kuru mēs nopublicēsim arī Spotifyā, lai var visi klausīties smuki. Un tad kādā no septembra ceturtdienām mēs būsim arī pie Saimas ēkas 8 no rīta un dziedāsim Nebakāzes pašas nāca, jo partnerattiecību regulējums ir tikai pirmais solis uz pilnu līdztiesību. Vai šis ir aicinājums jums pievienoties? Jā, mēs aicinām pievienoties visus, it sevišķi tos, kas māk dziedāt. Nē, šeit arī dziedāt prasa nebūs svarīgi. Uztveriet šos kā lielkora choir-ups pasākumus ceturtdienas rītā. Bet it sevišķi aicinām pievienoties cilvēkus, kas ir zem 18 gadus veci. Meloju, zem 30 gadus veci. Mēs meklējam jauniešus. Ir viens projekts, kā ietveros šie piketi notiks. Jo, protams, mēs gribam, kā es minēju, ar finansējumu nav izcili. Līdz ar to mēs arī meklējam veidus, kā caur sevis bez biedrību, sagatavojam projektu. Projekts būs dziedāsim par līdztiesību, un tad līdz ar to mums būs 4 piketu cikls, kur mēs iesim pie lēmumu pieņēmējiem un dziedāsim un runāsim ar viņiem un mēģināsim arī to, politiķiem normalizēt to kvīrisko latvietību, un tad arī uzaicināsim Lindu Liepiņu uz skatuves. Viņai patīk dziedāt. Cerams. Viņa dziedāja taču šo dziesmiņu vienā. Es nevaru būt balts. Jā, nē. Es tev parādīšu video. Man liekas, jau visi zina un nevar aizmirst. Kur viņas dzied dziesmu. Jā. Man tikai prātā nāca Ingrīda Ūdra, bet Viegls Smiltis. Jā, nē. Tur bija cita opera. Jā, cita opera, jā. Tev bija vēl viens jautājums? Jā, es varbūt es to skaļi pateikšu, un tad ņemot vērā, ka šī ir mūsu pirmā epizode kopvadīšanā, tad es gribēju jautāt, kas varbūt būtu tādi ceļavārdi, ko mēs nē, bet ko tu gribētu novēlēt citiem, bet pirms tam varbūt tad es vēl esmu kaut ko aizmiršusi, un tu vēl gribu kaut ko pateikt. Jā. Vai es kaut ko gribu pateikt? Jā. Pirmkārt, jums ļoti labi sanāk. Kas so būtu gaidījis visi? Visi 10 klausītāji. 11, tu teici, ka tev apsolīja, ka tev mamma klausīsies. Būs vairāk. Oi. Ko var labu pateikt vai ko var labu parunāt? Tu vari pateikt, ka tev pēdējo reizi bija kauns. Man nav kauna. Vajag daudz kauna nav. Es tikko atnācu no... Tādu stulbi izdarīja nebija? Es tikko pagājušajā nedēļā mēs bijām ar labu draugu Arti Kalnos. Viņš arī koris. Tagad mēs esam ar koris pauzi beidzot var uzelpot un aiziet kalnos, uzlādēties. Un es pārvarēju ļoti daudz bailes. Artis ir tas lielais plānotājs vismaz pārgājieniem un tādiem kalnā kāpieniem. Un es viņam ļāvu visu izplānot, visu maršrutu, visu ceļu. Un es vienkārši sakravāju somas. Viņš man arī sastādīja listi ar lietām, kas man jāliek somā. Tikai tajā dienā, kad mēs sākām kāpt, es sapratu, ka mums būs jākāp nevis tādā līdzenā pastaidziņā, bet jākāp klintīs. Un man nav obligāti bail no augstuma, bet man ir bail nomirt. Līdz ar to. Tas ir nepatīkami. Es nezinu. Kāpt augšā ir ok, bet tad, kad tu kāp tajā augstajā virsotnē un kad tu redzi, ka man ir kaut kāds tāds komforts, kad es redzu, ka vēl ir kaut kas augstāk par mani, bet tad, kad tu esi tajā augstajā virsotnē un viss ir zem tevis, tad kājas trīc. Nav pie kā pieturēties. Nav kur tā kā, lai arī tas kalns ir ļoti tālu. Un tad, un es pārkāpu tām klintīm, es tā kā domāju, ok, man ir apdrošināšana, kas sauksim helikopteru. Es cerēju izmantot, bet nevajadzēja beigās. Un tad es novēlu, ka nevienam nevajadzētu izmantot to apdrošināšanu, bet tiešām sasniegt savas virsotnes un nodibināt savu kori. Un es varu kārtējo reizi parādīt savu tetovējumu par šo tēmu. Tur rakstīts nemīz. Jā, uz tetovējumu rakstīts nemīz. Un par tām virsotnēm arī domājot, tas... Kāpēc tu tur, kur nevar redzēt? Tas ir sev atgādinājums vairāk. Mēs pārtraucām Jurģi. Nē, skatībā. Es gribētu,
arī ņemot vērā to lielo pieteikumu skaitu, nu jau kora atlasēm ir izgājuši cauri, nu, nezinu, 140 cilvēki, un tie arī tikai mēs arī esam Rīgas kvīru koris. Es gribētu, lai ir Daugavpils kvīru koris, es gribētu, lai ir Cēs kvīru koris, es gribētu, lai ir, nu, kaut vai Ādašu kvīru koris. Jo mēs esam visur. Jo kvīri ir visur, un tas ir tas mērķis, gribētu to sadarbību uztaisīt un aizraukt, nezinu, ar citiem kvīru koriem Latvijā uz kādu saliedējošo pasākumu un uztaisīt kādu. Jo bija arī komentāri par to, ka, nu, lai paši taisa savus dziesmu svētkus, uztaisīsim arī. No more. Atkārtosim to vēlreiz šī podkāsta laikā. Jurģim ir ļoti bīstami teikt kaut ko un izaicināt viņu, ja viņam būs tāds paturi manu... Labs manager. Jā, tur ir manu dzērienu. tas ir tāds gan laimi, gan posts. Tā ir foršība. Es gribētu, lai man tā ir. Paldies tev, liels, Jurģi. Liekas, šis bija brīnišķīgi. Kā tu jūties, Anastasija, uz dzīve? Brīnišķīgi, jā. Es saprotu, ka mēs varētu runāt daudz, jo mēs pieskārāmies tādai virsotnītei. Tikai noskrāpējām. Tikai noskrāpējām, apbružājām šo. Tā, ka Elīna turies, man liekas, man iedeva pirkstu, es apēdu roku. Ideāli, ļoti labi. Pagaidām vēl. Lai tev labi garšo. Bet paldies visiem, kas klausījās. Atgādinu vēlreiz, ka šis podcasts raidījums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies, Latvijas valsts un ziedojiet. Jā, un ziedojiet kvieru korim un dariet visu šitā, ja jūs neredzat, ko mēs darām pašvainīgi. Paldies! Atā! Čau!